spēlētājiem, kurš izkrita no sastāva starpzonā savainojuma dēļ. Operācija jau ir bijusi Savčenko un vieglas kājas kustības jau viņš veids, bet pēc nedēļas aptuveni varētu vairāk fiziski strādāt arī Savčenkos, bet pagaidām centra aizsargu pozīcijā ir, kas spēlē ar visai maz momentu, tomēr vairāk no aizsardzības spēlē šī komanda. Un pagājušajā spēlē skaidrs, ka tagad cilvēkiem patīk vilkt paralēls Vitālijā Stafjev treneru darba stilā ar Aleksandru Starko un pagājušajā sezonā arī spēlē centrālajā zonā Kozlovs. Atkal Bērenfeldam. Skontieši arī šī puslaika sākumā vairāk spēlē ar bumbu. Tagad kļūdās Bērenfelds lieka. Viņš tur centās apspēlēt divus pretspēlētājs. Var sanākt pretuzbrukums Sosrānaus, kurš pirmajā puslaikā pavisam neredzams bija sitiens. Jā, ja runājam par izlasu un Gabolu, tad tur guļ Rīgas Daugavas futbols ir savainots, bet spēle turpinās. Gutkovskis raujas uz vārtiem, Gutkovskis sitiens un Jānis Krūmiņš pirmo reizi darbībā spēles 3. minūte. Rīgas Daugava vēl spēle apstādināt, jo sezonas beigās arī tāds pašķidrs sastāvs. Arī šodien komandā tikai izmaldos 4 rezervisti. Jūrmalai pietiekamā ierakstīt, ka vairāki no pamatsastāva vīriem pavisam jauni un maz pieredzējuši. Piemēram, vārtos atkal ir otro spēli 16 gadu vecais Kudriavcevs, kurš skonto pagājušajā kārtā ielaida 7 vārtus, 7 Jūrmala to maču zaudēja. Un šķiet, ka jau Jūrmala nosēžas un pēdējās spēles būs švakas, bet tomēr šobrīd ir izvirzies komanda. Nav aiz muguras, Gutkovskis piespēl gan vārtiem, sitiens un ir vārti 1-0, Gutkovskis nepaskopojās. Un vārtus gūs, manuprāt, Nikita Bērenfelds, un ja tas tā ir, tad viņam ir tie pirmie vārti viņa virslīgas karjerā. Liels notikums viņa šobrīd dzīvē, ja es, protams, nekļūdos. Klausīsimies, ko saka informātors. Bet, jā, Nikitam Bērenfeldam tad tie būtu pirmie vārti viņa virslīgas karjerā. 11. minūte tā patīk. Napšas stāvēja ārpus laukuma. Lai kā tas nav tas svarīgi, sānu iemetiens. Labs sānu iemetiens, Savens ar bumbu gāru vārtiem sīt. Tagad Ziļs steidzas, nepagūstot Liņiešvili nodzēš ugunsgrēku. Šeit neveiksmīgi nospēlē ar galvu. Tomkevičs, Gutkovskis sargāja vārtus. Tas notika spēlē pret Liepāju, kad Rīgas Daugava spēlēja vāji, zaudēja 2-4. Man liekas, ka ne jau Krūmiņa dēļ tur tik vārti tika salaistīti, bet komandas darbības aizsardzībā dēļ. Komanda tajā mačā viņš vispār nespēlē aizsardzībā. Lai kā Krūmiņam tikai šajā... Nesenajā spēlē pret Spartaku, tāpēc lokā 1-2 izlaida gan Neizšķiri, gan arī pirms tam uzvaru jūrmalnieki Bērenfelds. Bet pārkāpumu nav. Klimiešvielē. Rugins, atkal Klimiešvielē. Gutkovskis, un ir 4-1 Gutkovskim hat-triks, 24. vārtiņam šajā sezonā. Latvijas U21 izlases uzbrucējiem, un Gutkovskim šī vispār ir kopumā 33. spēle, tā kā tikai 2 viņš nav piedalījies, un šī viņam 24. vārti šoreiz ar galvu pēc centrējuma. Nu jā, droši jau pilnīgi noteikti varam teikt, ka Jūrmala šo spēli zaudēs. Nonāk pie lietuviešu spēlētāji, tiesa uz īsu brīdi.
Nu, uzmanīgāk. Šoreiz noteikuma pārkāpums pret Nikitu Berenfeldu. Un atrodas tādās siltākās telpās 2 basketboli. Tika aizvadīti pēc neoficiālas informācijas Liepājas basketbola klubiem. Dažādas sekmes bija šodien. Meitenes smagi piekāpās. Pagarinām šo piespēlu uz kreiso malu. Labi tiekam garām aizsargam, centrējums, atkal nedaudz iespējams pa stipru. Uzbrukums turpinās. Šlampe. Standartu pēc tam par to. Kliņašvili pasien garām, Jarmulājevs centrē, tur būs jau spēlētājs, tās, ka Savčenkovs garākais spēlētājs laukumā nospēlē ar galvu. Šeit labi Jarmulājevs pacīnās, viņu pieturēs rokas, Jarmulājevs krīt, pieprasa pendeli. Tiesas arī šoreiz nolet tikai tāpēc, ka tas ir jādara un spēlē tāpēc, ka ir jāspēlē. Tā es neteiktu, ir arī šīm komandām galu galā, jo viņai Spartaks pagājušajā kārtā tika galā ar pašu skonto 1-0. Tas nekas, ka šajā kārtā zaudēja BFC Daugavpils komandai. Ir un šai brīdī nosēžas Jelgava. Pendeli jau bija un kas būs tālāk skatīsimies. Bērenfelds iet garām ar Oribam. Tālāk caur centru. Kliņašvili, vai būs tālstiens? Notēmē. Spartaks Liepāja un tagad ir Jelgava proti pārspēt skonto un paņem 3 punktus no komandas, kas acīm redzam ir kļūsi sezonas beigās vāja. Objektīvu apstākļu dēļ, bet tomēr tas ir fakts. Nikitas Bērenfelda labs sitiens un ar to arī spēlē. Moros. Bērenfelds. Punsuls. Punsuls pārējā noteikums. Plāta rūgas, bet Ģipčuks arī plāta rūgas, tikai jautājums par ko. Pārkāpums ļoti acīm redzams. Bija. Sakot, pārējās divās savstarpējās spēlēs gan Spartaks ir uzvarējis. Labi nospēlē Bērenfelds. Būtu devis piespēli. Ticamāk, ja Gubija būtu to pārtaisa, gan ja Gubija ar bumbu. Rezultāti 2-3. Situācija, protams, spiedīs, bet vai skonto ļaus? Tomēr līderis par pastarīti. Skaisti tur nospēlē Bērenfelds, apmuļķo Jurmalieku, iet uz priekšu. Bet atriebies. Un nevar teikt, ka abu komandu uzbrukošie futbolisti parādīja kaut ko neticamu, lai būtu mums 7 gūti vārti. Drīzāk kompaktums slikts bija, nezinu, spēlētāji aizsargi slikti spēlē, vārdsargi varbūt kādās epizodēs. Nu vai būs 5-3? Gutkovskis, kur toreiz vienīgos vārds guva Edgars Gauračs, kurš šobrīd spēlē Šveices Superlīgā kopā ar Nauru Būlīti, komandā Aurau. Bet, Gauračam krustenisko sājuši plīsums un pusgads bez futbola. Diemžēl ņemot par to algas. Un tādā ziņā es abrīnoju tos futbolistus, kur tomēr iet katru spēli cīnās un spēlē ar visu to, ka viņiem netiek maksāt šeit Bērenfelds sitiens, bet tas visai neprecīzs un atsitiens no vārtiem. Palaiž kāds no skonto futbolistiem un to viegli pārtver Daugavpils futbolisti, bet viņi izniekoja savu izdevību un bumba atpakaļ pie skonto vienības. Dvalī dodas uz priekšu, šeit Bērenfelds kreisajā malā viens pats, tomēr piespēle viņam nesako, bet tagad sako Bērenfelds ar bumbu, labi tiek galā ar Daugavas aizsargi, piespēle Gutkovskim, Gutkovskis laužas priekšu, labi izlaužas Valdislavs Gutkovskis, sitiens un vārti! Skonto izvirs vadībā. Vladislavs Gutkovskis spēles 43. minūtē izvirs vadībā skonto vienību. Šeit ļoti labi Vladislavs Gutkovskis ielauzās sodu laukumā un ar asu sitienu raidīja bumbu starp Jevgeņiju Nerugalu kājām un bumbu. Skonto steidz uzbrukumā, skatīsimies, vai viņiem pēdējās sekundēs izdosies izraut neizšķirt. Šeit tālu piespēle, bet izgājienā veiksmīgi spēlē Melničenko. Lieliski. Viņš dodas izgājienā, bumbu pie Melničenko. Par likumsakarību tas ir sakritis ar brīdi, kad Ventspils ir sākusi buksēt. Vadims Jaņčuks, tūlīt pateikšu precīzi, šī ir 3. spēle, ko viņš izlaiž. Un jā, spēlē viņš vēl Kurzemes derbijā, kad Ventspils zaudēja Liepāja ar 0-2.
tāds no īstenajiem komandas, varbūt pirmās komandas spēlētājiem, kurš ir atrodams rezervē. Jo, kā jau minēju, problēmas sastāv ir liels Ventspilī, un pat pamatsastāvā ir vairāk tādu spēlētāju, kurus ir neierasti redzēt. Līdz ar ko skaidrs, ka šādā situācijā rezervē ir velti meklēt tur komandas līderus. Nu, tagad, ja mēs vēl sākam laist pēc autiem, nu tad man jāiet vienkārši jānošaujas. Tā viņš gluži neteica, nedaudz izpušķoja, bet doma un vēstījums tāds bija. Un tā, kā redzam, arī Ventspils no spēles. Skatāmies, uz kreiso malu atnāca Ruslans Mingāzovs. Mingāzovs, nu šādā laukumā varbūt viņam nebūs viegli parādīt savas labākās tehniskās īpašības. Un tagad viņu atbruņo Jans Radevičs. Džoliešvili, arī viņam bija problēmas ar savienojumiem, ir tās joprojām arī. Kalniņš. Zaudē bumbu, Bērenfelds. Osipos. Virs lokām bija gan Gutkovskis. Bravo, Indrā.